Salīdzinoši nesen laika atpakaļ mēs kļuvām par TechHub nerezidentiem, gan jāatzīst. Un tas arī bija tas veids, kā mēs nonācām. Tātad TechHubs pats mūs painformēja par šādu pasākumu, zinot to, ka mēs kā nerezidenti atbilstam šim te formātam ar savu jaunizveidotu uzņēmumu un attiecīgi tad nolēmām piedalīties. Kas tad ir jūsu jaunizveidotais uzņēmums? Kas tas ir, ko jūs piedāvājat? Tātad tā ir aplikācija pirmkārt jau ar nosaukumu Monea, kas dos iespēju cilvēkiem vispirms jau Latvijā veikt sīkmaksājumus visiem saviem telefonu grāmatas kontaktiem, nezinot pretējās puses konta numuru. Proti šī nauda tiks nogādāta ar aplikācijas starpniecību pie saņēmēja. Turklāt tas notiks 1 minūtes laikā, pat gadījumā tad, ja gan maksātāja un saņēmēja konts atradīsies dažādās bankās. Kā tas ir iespējams? Tās ir arī tās zināšanas, ko mēs esam ielikuši šajā produktā un izstrādē. Tā skaitā pēdējo jau, es teiktu, 10 mēnešu stabili laikā. Un šobrīd esam nonākuši pie kaut kā taustāma. Un jūnija sākumā visticamāk pirmie lietotāji arī varēs ieraudzīt Latvijā šo aplikāciju dzīvē. Centīsimies neklusēt par to. Šobrīd varbūt tāda mazliet lielāka noslēpumainība ir, jo vēl mēs neesam pabeiguši visas oficiālās procedūras saistībā ar šāda produkta laišanu tirgu. Proti vēl procesā ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijā saskaņojumā maksājuma iestādes licence, bet tikko kā šī licence būs veiksmīgi saskaņota, tas arī ir šis galvenais noteicošais faktors, lai mēs varētu sākt startēt tirgu un stāstīt vairāk par sevi un par to, ko mēs darām un kā mēs palīdzēsim cilvēkiem sūtīt vai pieprasīt naudu vienam no otra. Mūsu komandā, tiem, kas mēs esam dibinātāji, šis nav pirmais jau startup uzņēmums. Katram ir bijusi dažāda pieredze dažādās nozarēs, un šajā gadījumā mēs esam apvienojušies vairāki nozares pārstāvi gan no IT, gan ar pieredzi banka industrijā, gan tāpatās arī mārketinga un stratēģijas jautājumos. Attiecīgi nākot kopā un diskutējot par šo, šī ideja arī noformulējās. Protams, bija viens no mūsu līdzdibinātājiem, kuram nāca pirmā aptuvenā ideja ar aprisēm, un tālāk mēs nākot kopā arī šo ideju formulējām un līdz nonācām pie ražošanas, un jau esam tepat jau līdz palaišanai. Droši vien sarežģītākais ir tas brīdis, kad tu pieņem lēmumu sākt to darīt, nevis filozofēt par to, jo šī filozofēšana, godīgi sakot, aizņem arī diezgan ilgu laiku, jo nebija pārliecība, vai tiešām mēs spēsim līdz galam izdarīt to, ko vēlamies. Tāpēc vajadzēja pietiekami daudz arī papētīt tirgu, papētīt šajā gadījumā mums aktuālo banku sektoru, lai saprastu, vai mēs iekļaujamies šajā tirgu, un mums nebūs tāda būtiska šķēršļa šo produktu pabeigt. Un tālāk jau bija ražošana. Protams, viss, kas saistās ar ražošanu, tas ir resursi, par ko tiek ražots šis produkts, un arī to piesaist bija jāveic. Bet citādāk tas jau ir, tālāk jau tas ir tīrais darbs. Nesen nācās dzirdēt par to, ka radot kādu jaunu projektu, principā pirmais ir pārdot to un tikai tad to attīstīt līdz perfekcijai. Vai jūs piekrītat, un ja nē, kāpēc? Es teiktu, ka es daļēji šajā gadījumā piekrītu, tādēļ, ka tā ir tāda miedarbība, jo esot jau ne pirmajā startup uzņēmumā, mūžīgi nāks cīnīties ar to visu solis problēmu. Tā teikt, ka vienā brīdī kaut kas viens ir, bet nav līdz galam, lai tiktu pie šī nākamā soļa. Un attiecīgi visu laiku vajag meklēt šo balansu starp abām divām lietām, jo pilnīgi ar neko aiziet pie, piemēram, investora. Ļoti reti, kad sanāks pārliecināt par to, ka ir vērts ieguldīt uzreiz liels naudas summas. Tajā pat laikā, ja izdodas pārliecināt pirmos cilvēkus, kas iegulda soli pa solim kaut kādas mazākas summas, un tādējādi tiek sasniegt pa ceļam arī kaut kādi starpposmu mērķi, tad sasniedzot šos starpposmu mērķus, tad rodās arī lielāka uzticamība tālāk, un nevajag mēģināt uzbūvēt to visu produktu no A līdz Z, jo skaidrs ir tas, ka pat tajā brīdī, kad viņš pirmo reizi tiks pabeigts, jau beigu fāzē katrs tas cilvēks sapratīs to, ka viņam jau būs idejas par to, kā viņu no jauna pārbūvēt.